Kā jūs sauc? Mani sauc Biruta Stefetska. Profesija, ja mākslinieks ir profesija, tas ir viens, bet otrs jau pēc gadiem es teiktu, ka pedagogs arī ir mana profesija. Tomēr, tā kā drusciņi pat neērti sacīt, bet es nekad neesmu dzīvē pieļāvusi citu iespēju. Es visu laiku to darīju. Un es zināju jau pirmajās klasēs, kad es gribu būt māksliniece. Nē, noteikti nē. Tā bija nejaušība. Bet jauka nejaušība, kas izvērtās. Bet tā bija nejaušība, kad es nokļuvu skolā. Es domāju, ka priekš Latvijas ļoti standartīgi. Bērnu mākslas skola, tad dizaina mākslas vidusskola, kas toreiz saucās Lietišās mākslas vidusskola, un pēc tam mākslas akadēmija. Es nedomāju, vai tādās kategorijās, vai man izspējas vai nav. Protams, katrs iekšēji domā, bet es skaidri zināju, ka es to vēlos darīt. Un arī par pedagoģiju, kaut arī es nokļuvu nejaušības dēļ, ja, es esmu pārliecināta, ka tas ir man ļoti laimējās, jo man patīk. Vispirms šeit sāk strādāt mana draudzene, kas bija absolvējusi Valsts mākslas akadēmiju, un es uz ielas viņu sastapu un teicu, kur tu strādā. Viņi izstāstīja, es teicu, labi, jo es tikko beidzot mākslas akadēmiju, domāju, ka varēs cilvēks izdzīvot no savas mākslas, no tās tu izdzīvot nevari. Un vajadzēja meklēt kaut kur darbu. Lūk, un tā es nokļuvu šeit, kad draudzene bija priekšā. Grūtākais un sāpīgākais ir varbūt tas, ka ikdienas pienākumi prasa, un ne tikai ikdienas, arī citādi visādi pienākumi tev tā kā paņem laiku, jo labprāt ar to mākslu nodarbotos daudz vairāk. Varētu teikt, laika trūkums kaut gan man kā pedagogam būtu jāsaka, tas tātad nozīmē motivācijas sastādi prioritātes it kā, ja? Bet es domāju, ka tas, kad gribas vairāk, bet tu nevari iziedot tik daudz laika. Jā, ja vēlas, protams, un esmu ļoti priecīga, ja pērk. Pirmo mākslas darbu es pārdevu, mēs bijām pēc pirmā kursa mākslas akadēmijā praksē. Toreiz mēs mēnesi dzīvojām uz vietas, Valdemāra pilī. Un Kuldīgā es gleznoju, un cilvēks vēlējās, jo viņš teica, tā ir mana māja, tas ir mans šķūnīts, vai jūs nevarat pārdot. Tā kā tas bija pirmais kurs, es sākumos teicu, labi, atbrauciet vakarā pakaļ pēc tā darba, jo mums katru vakaru bija skatis un ka jūs varēsiet dabūt. Viņš prasīja, cik maksā. Es teicu, atvediet kaut ko garšīgu. Un viņš atveda mums konfekšu kasti, ko mēs draudzīgi visi apēdām. To es varētu uzskatīt, jā. Mazliet komisks, kā tas jau bija gan daudz gadus atpakaļ, cik es šeit strādāju, kā bija vēl pēcpusdiena, un es 4. stāvā apmeklēju toleti, un bija vēl viens ārkārtīgi tāds gados darbinieks, ļoti, ļoti lielos gados, un viņš man tur ieslēdza, un toreiz nebija mobilo telefonu. Es domāju, ka kāds minūtes 10-15, jā, kāpēc beidzot tomēr viens uzradās, lai es tiktu ārā no viņas, jo audzēkņi jau vairs skolā nebija. Ja par projektu es domāju, ka šajā gadījumā es varētu teikt tā, tad, kad māksliniekam noslēdzās viena izstāde, tad, protams, tev ir jādomā, ko tu gleznos tālāk un kā tu gleznos tālāk. Jā, un es tagad esmu tādā meklējumu stadijā, eksperimentu, skiču stadijā, jā, uz kaut ko jaunu. Man it kā ir doma, ko es gribētu, jā, bet es tagad nodarbojos ar formas meklējumu, kā to parādīt.
Es varbūt ne cilvēku abrīnoju, es varbūt abrīnoju viņa darbus. Un tādu ir pietiekami daudz. Vienu es noteikti negribētu izdalīt. Es drīzāk šeit uz darbiem liktu uzsvaru. Ir ļoti grūti vienu nosaukt. Nu, gleznotājs Vaits ir tāds, kas man ļoti, ļoti patīk. Ja viņa darbi, es, protams, nezinu viņu, vai ne? Tas man ārkārtīgi uzrunā. Nu, pie tā arī paliksim. Ar lasīšanu man patīk lasīt, un arī pēdējos gados kaut kā bija sanācis mazāk, bet tagad es ļoti cenšos atrast laiku, un man patīk papīra formāts. Man patīk grāmata un gultā viņu lasīt. Nu, pēdējo, ko es arī tagad tikko izlasīju, bija Ingas Ābeles grāmata Mīlāmā. Tas ir par Aspāziju, kaut gan vairāk tur ir par vēsturi un iepriekšējiem gadsimtiem, nevis tieši par Aspāziju. Man ļoti patīk no latviešu rakstniekiem tieši Inga Ābele un tāds Svens Kuzmins. Man tie ļoti iemīļoti autori un es gaidu, kad viņi atkal kaut ko uzrakstīs. Tas arī būs viss. Paldies! Paldies par jauko interviju. Jā, paldies arī jums, jā.